Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā vajag konstruēt grafiku kosinus x. Es jau noformēju koordinātu plakni, un jūs redzat, ka uz x asas man ir radiāni, uz y asas man ir skaitļi. Aplūkosim šodien divus paņēmienus. Pirmais paņēmiens būs tāds, kā mēs no sākuma atliksim konkrētās vērtības uz koordinātu plaknes, tad mums vajag zināt, ar ko ir vienāds kosinus x no pi dalīts ar 6, pi dalīts ar 3 un tā tālāk un tā tālāk, un tad savienojot mūsu punktus, mēs varam izveidot grafiku. Tātad, es zinu, kā kosinus x, tātad kosinus no nulles, paņemsim nulīti no sākuma, ir vienāds ar viennieku. Tātad es atlikšu šeit pirmo punktu. Tātad es zinu, ka kosinus no pi dalīts ar 6, tātad no 30 grādiem, man ir kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Tātad tas apmēram ir 0,85. Tas ir kaut kur šeit. Tālāk kosinus no 60 grādiem, ja pi dalīts ar 3, ir viena puse. Tāpēc grafika punkts man būs kaut kur šeit. Un tad, kad ir pi dalīts ar 2, kosinus ir vienāds ar 0. Tālāk es, piemēram, paņemšu 120 grādus un zināšu, ka vērtība kosinusam šeit būs -1 puse. Tad sanāk, ka grafika punkts ir kaut kur šeit. Man atliek atrast visus punktus un uzzīmēt manu grafiku, tad kosinus x grafiku. Tas ir ļoti ilgi un nav tik racionāli. Tāpēc mēs varam izdarīt sekojoši. Mēs varam izmantot otru paņēmienu. Tā. Kā es zīmēju kosinusa grafiku pēc otrā paņēmiena? Es atlieku tos svarīgākos punktus. Tātad tos punktus, kuri ir vienādi pēc y ar viennieku, kuri krusto x asi un ir vienādi ar -1. Un tad es savienoju šos punktus un dabūju jau grafiku. Tātad man vajag atcerēties, ka kosinus arī ir periodisks, tāpēc viņa vērtības atkārtosies. Tātad vēl vieglāk nekā tas varētu būt. Tātad, rekur, tad, kad man ir 0, tad kosinus vienāds ar viennieku, pēc tam 90 grādi 0, nākamie 90 grādi ir -1, nākamie atkal ir 0, nākamie 90 vērtība būs 1, un es tagad redzu, kā vērtības atkārtos. Tad es lecu pa punktiem. 1, 0, -1, 0, un tur atkal būs 1, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas pats arī pa kreisi. 1, 0, -1, 0, 1, 0, un atkal būs -1, un tā tālāk, un tā tālāk. Tagad man atliek savienot iegūtos punktus. Punkti ir savienoti, un grafiks ir uzzīmēts. Tagad man vajag atcerēties divas lietas. Pirmais, tas ir tas, kā pa x asi kosinus ir bezgalīgs gan pa labi, gan pa kreisi. Tātad es nevaru atstāt zīmēt grafiku uz šiem svarīgākajiem punktiem. Man vajag viņu paturpināt. Un otra lieta ir tāda, ka es nevaru uzzīmēt kosinus grafiku tādu asu kā trīsstūrīti, tur, kur man ir izliekuma vai ieliekuma punkti. Tātad šeit, kur ir viennieks vai -1, man grafiks, viņam vajadzētu būt tādam blīvam, izliektam, ne asam. Paldies par uzmanību, visu labu!